Mežs ir skaists visos gada laikos, un pat lietainam laikam ir savs šarms. Par to nedēļas nogalē varēja pārliecināties tie, kuri no lietus nenobijās un devās iepazīt Ābavas senlējas vērtības. Kad es atnācu arī uz Sabilu pastāvīgi dzīvot, man likās, ka tā ir ārkārtīgi liela bagātība. Un mēs esam izredzēti dzīvot dabas parkā, kurā ir ļoti lielas vērtības, un varbūt mēs paši to vietējie tik ļoti nenovērtējam. Kā interesantu lektori, vides zinātnes eksperti Lindu Uzuli Sabila medīja jau sen, un visbeidzot viņa kā profesionāli palīdzēja ieraudzīt to vērtīgo Ābavas senlejā. Ekspertes darbs ikdienā ir vairāk zinātnisks, tāpēc arī viņa priecājas ar, ja tā var teikt, cilvēkiem parastajiem doties dabā. Es to uzskatu arī kā vienu no savām tādām misijām, dalīties ar to, ko es pat esmu iegūst, ar to, ko es pati esmu uzzinājusi, piemēram, no saviem visiem pasniedzējiem un profesoriem. Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi tas, lai arī cilvēki, tie, kas tieši dzīvo, piemēram, vai no aizsargājumās teritorijas, vai arī pat ārpus aizsargājumām teritorijām, viņi saprastu, kur viņi dzīvo, kas ir tas, ar ko viņiem ir jālepojas, jo bieži vien tas, ko mēs iepazīstam, tad mēs jūtamies arī par to atbildīgi. Kā sabilniece, ko tu šodien jaunu uzzināji par savu vietu? Par aizsargājumiem augiem, no kuriem lielāko daļu neatceros nosaukums. Apstiprinājums tam, ka tā ir liela bagātība, tā ir ļoti liela vērtība, kas ir jāsaudzē, kas ir jāizturās ar to pret pietāti, ar cieņu, un tā ir īsta svētnīca. Tāda gracioza, filigrāna, skaista, krāsiņa, krietni vien tāda gaišāka. Tā ir parastā straussūra. Nosaukumus visiem augiem patiešām grūti atcerēties, bet Linda Uzule 2 stundu garā pastaigā iepazīstināja ar daudz interesantiem ceļā sastaptiem augiem. Turklāt Ābavas senlejā ir vairāk nekā 200 retu un aizsargājumu sugu. Un nedēļas nogalē apmeklētā meža galvenā vērtība ir vecie koki. 160 gadus veci koki, tas ir patiešām kaut kas diezgan iespaidīgs, ņemot vērā vispār, kāda ir mūsu meža vecuma struktūra, pat laban. Tad šādi veci meži mums ir relatīvi maz vairs palikuši. Atkal nākamā ļoti nozīmīgā meža struktūra, un kāpēc vispār šis mežs droši vien ir ielikts kā Eiropas Savienības aizsargājamais biotops, lielu dimensiju, tad resns koks. Un vēl miris pie tam, it kā miris. Tātad ļoti liela vērtība. Ir meži, kurus ieraugot cilvēkiem šķiet, kas tas par bārdaku, taču patiesībā tur ir vislielākā dzīvība un vērtība, un zinātnieki no sajūsmas var krist gar zemi, jo tik daudz dažādu sugu sastopamas. Cik tālu šis šodienas mežs bija no tā izcilā? Ja mēs ieietu kādā lielākā, dziļākā meža masīvā, tad pilnīgi noteikti mēs atrastu tādu mežu kritālus, pie kurām krist un saucienus izsaukt, bet šis bija tādas labas kvalitātes mežs, kurā vēl ir potenciāls uzlabot viņa kvalitāti, bet tas jau ar laika gaitā arī notiks. Laika apstākļi pavisam izmainīja dienas kārtību, un šoreiz nevis pirms došanās mežā, bet atgriežoties no tā, pastaigas dalībniekiem bija iespēja iepazīt Ābavas senleju no informatīvās puses. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.